Šito es varētu arī es varētu sākt beigt degustāciju. Esiet sveicināti, mani sauc Raimonds Dunki, un šie ir Domā līdzi karstie jautājumi. Šovakar pie mūsu galda ir apsēdies cilvēks, kurš savulaik ir radījis veselu, es nebaidos teikt, nevienu radiostaciju. Viņš ir atvedis ar savu ideju Latvijai Stīkla studiju, un reiz pa reizei viņš par mūziku var strīdēties tā, it kā no tā būtu atkarīga civilizācijas nākotne. Toms Grēviņš. Labdien! Mēram tā mūs sagaida ar tevi 10 dažādu līmeņu. Ar mērcītēm mēs sāksim ar vieglāku mērcīti, mēs iesim līdz asākai mērcītei. Tā kā man ir patiesi prieks, ka tu atsaucies aicinājumam, un trakām lietām tu forši mēdz parakstīties. Kā tev vispār ir ar karstumiem un asākām lietām? Kā daudz kas karstās mērces un asi pipari atgādina to, ka cilvēks ir dzīvs. Dažreiz mums tas piemirstas kaut kādā ikdienas skrējienā, un tad kaut kas šāds ļoti labi nāk talkā. Man liekas, ka tāda īsta mīlestība pret asumiem man radās bērnībā, jo man bija kaimiņiene, kur taisīja šausmīgi asos kajēnas piparos apcept makaronus. Respektīvi, es piedzīvoju bērnību vēl, ja ne izteiktos bada laikos, tad laikos, kad nebija nekādu produktu. Un mans lielākais našķis bija vienkārši makaroni, kurus es ēdu no rīta, pa dienu, vakarā. Un kā augošs bērns, tad, kad vecāki bija darbā, pieprasīja viņus arī kaimiņienei, kurai ļoti patika piešaut kajēnas pulveri. Un tad es atceros, tā gribas tos makaronus, bet baigās. Bet tomēr tik ļoti gribas makaronus, ka tam asumam ir jātiek pāri. Un tā droši vien sākās manā dzīvē ceļš uz to, ka es asam nesaku nē. Bet arī vērojot tagad savus bērnus, kuri lēnām arī sāk novērtēt asumu, tas viss ir tikai un vienīgi treniņa. Nolūkos. Treniņa pasākums, respektīvi tas, lai varētu sev dabūt iekšā patiesu uguni, tas ir tikai un vienīgi treniņa jautājums. Un uzreiz arī, protams, ķeroties klāt pie jautājumiem, tavai balsī un runas stilam nav Latvijā ekvivalentu. Viņu atpazīst uzreiz, pēc gan tavu runas stilu, pēc darba radio. Kas ir, kā tu pats definētu savu rokrakstu radio Viļņos? Priecājos to dzirdēt, jo acīm redzot, esmu pārkāpis pāri kaut kādai līnijai, kad mani arī visu laiku ar kaut ko salīdzināja. Es nezinu, es visu mūžu esmu taisījis tādu radio, kādu es pats gribu klausīties. Un tas ceļš izklausīties pašam pēc sevis, viņš ir garš, bet, praktiski makes you perfect. Ejot un skatoties uz mūsdienu laikmetu, kad radio sastāvdaļai, neatņemama sastāvdaļa ir arī klikšķi, viss pārējais, kas varbūt ir tā viena lieta, ko tu zini, kas varētu nostrādāt, bet ko tu ēterā nekad nedarītu vai izvairītos darīt? Ko tu domā ar klikšķiem? Ar klikšķiem, ka mums ir TikTok paudze. Mums ir jaunieši, kuri grib redzēt trendus, grib darīt visu pārējo. Kā tu varbūt ar savu rokrakstu neaizēji, varbūt vienā brīdī tu pasaki stop. Es darīšu visu pa savam. Es neatceros, ka es kādreiz būtu kaut kam pateicis, kaut kam jēdzīgam stop, vai kaut kam, kas šķiet riktīgi foršs. Un idejas, kas nav riktīgi foršas, neviens neuzdrīkstas likt manā priekšā. Tev nav arī karotīte, jo šo gribētos pagaršot arī atsevišķi. Tie spārniņi ir cheatings īstenībā. Es biju cerējis, ka mēs vienkārši gāzīsim pa pilītē iekšā un gribētu pagaršot kā vismaz pirmo, lai šodien ir arī kaut kāda pievienotā vērtība, un es zinu, vai man pēc tam kaut kas no šī nav jāiegādājas. Karotīt mums ir. Karotīt ir ieradusies. Jo man jau liekas, ka šāda veida mērcītes var degustēt tikai un vienīgi šādi, kā es to arī tūlīt centīšos nodemonstrēt. Var pilnīgi mierīgi pietikt ar ļoti nelielu pilīti. Šāda. Un tik daudz, lai tu vari. Un to garšu buķeti
Izbaudīt, es neteiktu, ka te ir kaut kas dikti intensīvs, un es neteiktu, ka tas ir ass. Nu, te neko vairāk par etiķu nejūtu klāt. Bet 2013. gads, tevi man tā liekas, es to reklāmas pirmo rullīti ļoti labi atceros, un tevi nodēvē par Latvijas Radio 5 tēti. Dzimst Radio 5, tā neoficiālās, varbūt arī, kas zina, šur tur oficiālās sarunās, tas sauc par kanālu tēti. Kas ir tā lieta, kas nospēlēja pa labu, ka mums šādam medijam Latvijas tirgu ir jābūt? Sabiedriskajiem mēdījiem vienkārši nebija tāda kanāla, kas būtu paredzēts Latvijas jaunajai mūzikai un tās daudzšķautņainībai, attīstībai, bet nevis piedāvājot tikai un vienīgi subkultūras produktus. Kāds piedāvājums, teiksim, bija tajā brīdī Radio Naba, bet piedāvājot šo mūziku tā, kā to vajag piedāvāt, respektīvi izklaidējošā veidā ar cilvēkiem, kuri sēž pie mikrofona, lai izklaidētu, nevis lai mācītu tevi dzīvot. Kaut kā apmēram tā. Un tas stāsts jau ir stāstīts miljoniem reižu. Lielākajā daļā Eiropas Savienības šādas radiostacijas ir bijušas pat kopš 60. gadu beigām. Mūsu sistēmā bija uzradās radiostacija, kas ļoti veiksmīgi spēlē pilnīgi visu latviešu mūziku kopā, bet tomēr normālai mūzikas industrijas darbībai, normālā valstī, kur domā par to, ka kādā dienā varētu arī kļūt par lielāku vai mazāku mūzikas eksportētāju, ļoti svarīgi tajā mūzikas industrijas mehānismā ir, ka ja jauns reperis vai elektroniskās mūzikas producents vai vienkārši solists ieraksta jaunu gabalu, ka viņam ir kur skanēt. Ka ir kāds, kas to vērtē pēc būtības, nevis pēc tā, cik tas jau šobrīd ir populārs, cik tas varētu koncertu biļetes pārdot un tā tālāk. Un ja tagad atskatoties uz, ja tev būtu jāizvēlās vai jānosaka viena lieta, ko varbūt 2013. vai 2014. gadā tu vai jebkurš cilvēks, kas stāvēja pie Radio 5 pirmsākumiem, ko tu būtu darījis bišķi savādāk? Neko, man nenāk tāda lieta īsti prātā. Man liekas, ka tas, līdz kam mēs aizgājām, pagājušajā gadā arī saņemot Gāmas balvu, kā svarīgākais mūzikas medijs Latvijā, tas viss ir bijis pilnīgi pareizi, un jebkurš mūsu panākums ir secīgi darba rezultāts, tā teiksim. Šī ir tā, kas pavisam noteikti nokļūst ikdienas dzīvē. Tāpēc, ka šašliku sezona sākusies, tad, kad mēs šo filmējam, un man liekas, latvietim šis tāds garšas patīk. Pie vecā labā šašlika. Tu intervijās esi teicis, ka ir cilvēki, kuri rada lietas no nulles, ir cilvēki, kur pat nekad nemēģina. Kā tu saproti, ka ideja nav vairs tikai smuka doma, bet ka tā ir pilnīgi visas iespējas materializēties un kļūt par kaut ko ļoti lielu? Jo būsim godīgi, ka tu esi cilvēks, kurš paļaujās, kā jau mēs noskaidrojām, uz trakajām idejām. Un jūlijā, man tā liekas, arī vienu tavu traku ideju mēs arī redzēsim dzīvē, kas ir Dārzas festivāla. Šis ir tik interesanti bez tās vistas, pats par sevi. Es šaubos, ka es kādreiz savā aso mērču pasaulē, savā izziņā esmu kaut kam šādam uzdūries. Šo noteikti varēs likt klāt pie jebkura ladi-dadi ēdiena, ko tur varēs dabūt. Bet mūzikas festivāls Līpsvītra Dārzas svētku radīšana, kur tu pat pieminēji, kas 7. un 8. jūlijā pirmoreiz notiks. Un tas ir bijis tāds rīktīgi sens sapnis, kurš kaut kādā veidā sāk materializēties ap 2007. un 2008. gadu. Tieši ap to laiku, kad Pozitīvs sākās Salacgrīvā.
Es ar I Love You vīriem, ar savu brālēnu Bruno un ar Uldu Pabērzi, kurš tagad jau ir vairāk zināms kā festivāla Summer Sound galvenais boss. Mēs tolaik tā kā redzot, ka labi iepakotai indiju mūzikai ir atradies klausītājs arī masveidā. Domājam, ka viss ir forši ar salacgrīvu, bet vajadzētu kaut kādu analogu vai kaut ko pat nedaudz specifiskāku Rīgā. Un tā radās tā ideja par Ladi Dadi. Viņa ir tiešām tik sena. Man liekas, ka pirmo reizi mēs kaut ko par to runājām 2009. 2010. gadu, jā. Lūk, un tās domas tur cirkulēja, mēs bijām atraduši vienu foršu vietu, tad tur nekas nesanāca, notika šis, notika tas, visādi brīnumi, beigās vēl pienāca pandēmija, un tad atskanēja tāds signāls no Ulda, jā, ka aiziet, ir laiks to darīt. Un tad uzreiz pēc pandēmijas mūzikas tirgus bija dzīvās mūzikas tirgus bija diezgan dīvainā statusā, jo pirmoreiz mēs bijām gatavi un tā kā vēlējāmies taisīt uzreiz pēc tam, kad cilvēki varēja atgriezties normālā dzīvē. Uzreiz mēs gribējām 22. gadu vasarā pirmo Ladi Dadi. Tas neizdevās. Tad tagad ir 2026. gads, jau vairs atpakaļceļa nav. Grupām avio biļetes un viesnīcas ir sagādātas. Un es diezgan daudz savas dzīves laikā esmu uz šādiem pasākumiem, kādu mēs vēlamies radīt, braucis uz ārzemēm. Kaut vai pagājušajā gadā ar Magnus jūs uz Zviedriju aizlaidāt arī? Mēs bijām Stokholmā, gandrīz vai uz identisku pasākumu, Rosendal Garden Party. Un tad laikam tā galvenā doma ir šajā vaiprātīgi aizņemtajā un ar saturu pārblīvētajā laikā uztaisīt svētkus dabā, burtiski pusstundas attālumā no pilsētas centra, dabūt tādu mežonīgāku sajūtu, bet neaizbēgot prom no darba vietas, no ģimenes un vispārējā, jo tas viss ir joprojām rokas stiepiena attālumā. Un plus vēl piedāvājot muzikālu programmu, kur ir pārdomāta, nevis kaut kādas nejaušības vai algoritmā salikta. Tāpat laikā man šķiet ļoti svarīgi, kā programmas kuratoram, sabalansēt vēsturi ar nākotni. Respektīvi, vienu vakaru pirmajos svētkos mums ir Jancis Lekmans, kurš jau ir Indija pasaulē milzīgs un zināms vārds kopš 2005. gada. Tātad veterāns, kurš kaut kādu iemeslu dēļ nekad nav uzstājies Latvijā. Un otrā vakarā ir atkal pilnīgi kaut kas cits, 8 jaunieši no Londonas, Caroline, kuri principā joprojām spēr pirmos soļus. Visi pasaules kritika ir totālā sajūsmā. Jebkurš mūzikas fenčmehers ir totālā sajūsmā, un vēl pie reizes dzīvē, tas ir absolūti unikāli. Un tad to saliekot kopā, būtu forši uzvilkt kādu, varbūt, krāsaināku apģērbu, kā man šodien ir. Un jā, bišķi aizbēgt no tādas ikdienas rutīnas. Un vēl bija, vēl klātam visam pienāca tas, ka es nesaprotu, kāpēc. Objektīvi iemeslu dēļ es strādāju nedēļas nogalēs katru vasaru pilsētas svētkos, kāzās lielākās un mazākās ballītēs. Un raugoties uz pilsētu vasarā, es nesaprotu, kāpēc mēs netaisam balles otrdienās, trešdienās, pirmdienās, kāpēc piekdienas, sestdienas, svētdien ir viss kaut kas cits jādara. Respektīvi, tā ir vēl viena lieta, ka vismaz šeit ir uztaisīta balle visiem amatbrāļiem, kuri līdzīgi vasaras nedēļas nogales aizved kaut kur citur, tad otrdienā un trešdienā viņiem tiešām nekas nav jādara, un viņi var atnākt uz festivālu. Un tad, kad tavā krēslā sēdēja Artis Dvarjonas šobrīd, mēs runājām par atkal atgriešanos. Protams, viņa gadījumā ir AP, es viņam arī uzdevu jautājumu, ko no Latvijas mūzikas skatuves viņš būtu vēlējies redzam atgriezties. Viņš minēja grupu Fake,
savā laikā, 2000. sākumā arī, bet arī visu cieņu par to, ka pēc ļoti ilga pārtraukuma mēs dzīvajā arī aparātu redzēsim, kas ir, man liekas, ar Galdnieku. Viņi arī bija leģendāra grupa 2000. Sākuma vidū. Jā. Jā, tas ir absolūti neticami, ka čaļi ir nolēmuši savākties kopā uz dažiem koncertiem. Un man ir liels prieks, ka Ladi Dadi to stāstu atklās. Jā. Atklās. Nu, šis būs pirmais aparāta koncerts miljonus gadu laikā. Es šim neticu. Pamēģināsim. Šāds tās jastrums varbūt tev parādīsies. Es šo liktu klāt svētdienas cepetim, kas ir britu tradīcija. Tu pat pats biji teicis un pētījis. Es turpināšu. Jā, turpini savu tradīciju. Arī īsto degustāciju. Droši. Atgriežoties pie jautājuma, tev, man liekas, tāds neoficiāls Guinness rekords varētu piederēt. Lieliski. Proti? Piedod, ka es tev pārtraucu. Šī tiešām, kā es teicu, tā ir marināde. Vairāk nekā mērce, respektīvi, jo tas ābols vienmēr ļoti labi sapas ar putnu, un vienkārši kādu stundu vai divas pirms cepeškrāsnes to putnu šādu iezēž un būs... Par neoficiālo Guinness rekordu. Nu. Vienas dienas laikā. Man liekas, tu biji pirmais radio cilvēks, kurš pabija ēterā 3 dažādās radiostacijās. Tu biji Latvijas Radio 1, no rīta, man liekas, bija 5, tad bija starpbrīdis ar Latvijas Radio 1, un pēc tam vakarā Radio SVH. Kā tu iekšēji mēģināji pārslēgties? Nav viegli, 3 dažādas auditorijas, nu būsim godīgi, katrai radiostacijai sava. Katrai radiostacijai savs formāts. Kā tev pašam bija iekšēji pārslēgties katrā ētera brīdī no tā, kā tu arī cilvēks uzrunāt? Jo es ļoti labi atceros arī laiku, kad tika radīts Radio 101. Kā es pieradu, un, protams, jebkurš cilvēks, kad tu ilgus gadus esi pavadījis kādā citā radiostacijā, protams, tu pārsakies. Kā šeit tev bija tomēr vienas dienas ietvaros nesaputroties un savu prātu aizvest citā vilnī? Tā droši vien ir pieredze. Man ir grūti to savādāk nokomentēt, bet tas nesagādāja vispār nekādas problēmas. Jā, neko citu es tev interesantu par šo nevarēšu pastāstīt. Un certifikātam mēģināja pieteikties ar šādu sasniegumu, vai tas kaut kā viņiem nepavilkās pēc datiem? Ņemot vērā, ka visa certifikāta pieteikšana ir šausmīgi laikietilpīgs process, es esmu savā dzīvē atmetis vispār ar roku interesei par Guinness certifikātu. Ja man vajag Guinness, tad es iedzeru alu, jā, ar lielāko prieku. Bet es kaut kā esmu laikam šim kaut kādam mērķim, dzīves mērķim pārkāpis pāri, man tas nav nepieciešams. Gaidām pirmo sitienu, bet sitiens kā nenāk. Tev šeit sežot, arī gana plaši esi iepriekš runājis, stāstījis par to, ko tu redzēji Nīderlandē, proti par dot 5 ideju, kas mūsdienās ir kļuvusi par neatņemamu pirms svētku tradīciju. Arī manai ģimenei, protams, mēs ar tevi laikam katru gadu bez maz esam tikušies, pamājuši viens otram pie Stīkla studijas durvīm. Kas tev ir vienmēr licies svarīgs šajos projektos, kā katru gadu ir izcelts savs šis sāpīgais mērķis? Tas ir, kā vispār sākumā, tad, kad tu uzsāki šo domu, viss ir teicis, tu esi traks, Latvijā tas nekad nestrādās. Jā. Ja, man liekas, es jau toreiz ļoti labi zināju, ka tu nevari cilvēkiem sagaidīt kaut kādu absolūtu atbalstu, piedāvājot kaut ko pilnīgi jaunu. Tas nav iespējams. Tas, ko var izdarīt, atrast pirmos 100 vai 200 cilvēkus, kuri saka, wow! Un tad, zinot un ticot tai lietai, ko tu dari, pavilkt līdzi visus pārējos. Kas tev pašam esot studijā šo te nedēļu ir grūtākais? Tas nav tikai tas, ka jūs tur dzīvojat uz vietas pārējais. Kā tev tīri emocionāli, ņemot vērā kādām tēmām jūs katru gadu ejat cauri, cik emocionāli grūti
ir, būsim godīgi, savākties un zinot tos zvanus, ko jūs veicat cilvēkiem par šīm sāpīgajām tēmām pārējiem, tas nav viegls uzdevums. Absolūti. Nu jā, bet kādam tas ir jādara? Tieši tik vienkārši. Atrodoties sabiedriskajā mēdījā, tomēr kaut kas tāda jau arī bija pamatdoma, kāpēc mēs sākām dot 5 darīt. Kaut kas jau tās sabiedrības labā ir jāizdara arī ļoti jūtami un pēc iespējas praktiskāk. Un tad šis ir tas, ko mēs varam izdarīt. Skaidrs, ka arī jauna repa spēlēšana ir sabiedrībai svarīga, pat ja viņi to nenojauš. Jā. Tas nav tā līdz kaulam, kā ir dot 5. Un sākumā tas, protams, bija savādāk, bet daudzus jau pēdējos gadus tas ir tā, ka gribas, lai tas darbs ir izdarīts uz 100% tieši tā, kā es to iedomājos, un bieži vien vēl pagaidām nav tā, ka to var citi cilvēki izpildīt. Vismaz to kaut kādu manu segmentu, kas ir jāizdara, tur ir, es joprojām jūtu, ka es tur esmu nepieciešams. Tanīpat laikā nekādu baigo prieku joprojām no pēc dot 5 tādām ķermeniskajām un dienas ritmā pārmaiņu sajūtām nav tā, ka es izjūtu. Tāpat laikā, protams, ka tas milzīgais darbs, kas tiek padarīts, tas ir neticami. Jo skatoties uz jums arī un, protams, novērtējot to, ko jūs darat, dot 5 sakarā, tā sajūta ir, ka bieži vien tas katrs nākamais stāsts, ko mēs dzirdam no cilvēkiem, ar kuriem jūs sazināties dot 5 laikā, viņš, man liekas, ir gana smags un tīri cilvēcisks, ka tu uzklausi un informē sabiedrību par to. Galvenais ir, ka tu pats ar šo stāstu mēģini identificēties, runājot, protams, tu viņu izlaid caur sevi, un cik cilvēciski svarīgs tomēr tas ir to, ko jūs darat, un par to arī jums visu cieņu un liels paldies. Jāpagaršo pa taisno. Turpinot tradīcijas. Paturpinot par dot 5. Neatņemam tavas dzīves sastāvdaļu jau daudzus gadus, man liekas, ir skriešana. Un vienā dot 5 maratona sesijā tu negāji iekšā studijā, bet pateici, ka Grēviņš tagad skries par konkrētu laikam ziedojumu summu maratonus. Tas bija 2. Vēl labāk. Ņemot vērā, ka ar skriešanu, piemēram, ikdienas lietās esmu uz jūs šogad saņemoties uz pirmo pusmaratonu, bet maratons katru dienu. Kā tev bija salikt sev šeit ķermeni, prātu, visu iekšā, jo noteikti galvā taču sēdēja kāds jau pieminētais Putins, kurš teica, tu taču tagad nevar apstāties, ko visa valsts vai visi tie, kas seko līdzi, padomās, jo visi taču paļaujās, ka Grēviņš to izdarīs līdz galam. Nē, tā tas nav. Tas ir triks. Respektīvi, katram ir savādāki veidi, kā nonākt, ja tas ir nepieciešams. Pie secinājuma, ka cilvēka fizisko spēju kaut kāds limits ir 99% gadījumu totāli pārvērtēts. Respektīvi, mēs paši izdomājam kaut kādus limitus. Piemēram, es nevaru noskriet vairāk par 10 kilometriem. Es nevaru iet ar kājām vairāk par 30 kilometriem. Es nevaru negulēt vairāk par 1 diennakti. Tas tā kā stāstā par, man tā liekas, par vāržu sacensībām, kur vārdi sacentās, kur ātrāk uzliks kalnā. Un no malas citas vārdas visu laiku saka, tu nevari, tu nesasniegs, kādu jēgu met nost. Viena vārda visu laiku spītīgi uz priekšu gāja, finālā aizrādoties, ka tā vārda nedzird, viņa kurlu. Jā. Mans rēķins bija pavisam vienkārši. Ja komiķis Edijs Izards var noskriet 30 maratonus 30 dienās, tad ar 7 maratoniem 7 dienās es tikšu galā. 1 un 2 ir tikai, un tad, kad šis projekts sāks, tad ir tikai jautājums, kā ar legāliem līdzekļiem to izdarīt pēc iespējas nesāpīgāk. Nevis nesāpīgāk, bet tā, lai tas
lai tas nepārvēršas kaut kādā ekshibicionismā, bet lai tas joprojām lai ir iespēja vadīt raidījumu, kas jau ir pats svarīgākais šajā gadījumā. Nevienā sekundē nebija nekādas šaubas. Un kā tad jaunojies? Dejoju uz galda pēc 7. maratona mūsu noslēguma ballītē. Lēnām kļūst silti. Kurš nu ir tas pipariņš, kurš te ir uzradies tagad un taisa sūdus, es atvainojos. Sarkanais skorpions. Par skriešanu runājot, paturpinot. Tajā brīdī, kad tu sāki, tu laikam saprati to, ka Latvijā nav arī podkāsta, jeb raidījumu, kas mums stāsta par skriešanu un skriešanas kultūru kā tādu plašāk. Tāpēc radās arī kā podkāsts runājam par skriešanu ar Tomu Grēviņu. Kāpēc tev tas uz to brīdi likās aktuāli par to informēt lielāku sabiedrības daļu? Nē, es to netaisīju noteikti, lai informētu sabiedrības daļu. Man bija svarīgi pašam uzdot vairākus jautājumus un par viņiem padiskutēt ar skrējējiem. Un tas tad arī bija tas. Šitas skorpions tā, viņš uzreiz... Bet degustācija tev vajag? Mēli. Jā, turas pie rāmjiem, bet viņš uzreiz tā uzliek tādu paralīzi. Un pēc šī būtu pagrūti iet ēterā pieteikt nākamo dziesmu, vai ne? Nu. Bet ko skriešana kā tāda mainīja tev? Attiecības ar pacietību. Šis uzreiz leciens tāds. Tā! Ko tev skriešana pašam jaunatklāja? Tā ir tava iekšējā meditācija, tu pats attīri galvu, prātu, mūžumu. Kāpēc tev tas pašam ir tik svarīgi? Un tāpat kā ļoti līdzīgi kā asās mērķis, es nepateikšu neko citu kā to, ka tas atgādina, ka tu esi dzīvs organisms, nevis kaut kāda mašīna, kas maļ uz riņķi vienu un to pašu. Savā laikā tu, man liekas, uzsāki arī cita mērķa vārdā Rīga Valmiera. Un šogad Kārlis Kazāks, man liekas, nofinišēja, vai ne? Tev ir doma kādreiz arī atgriezties pie skrējiena soļojuma Rīga Valmiera 107. pabeigt? Ja 7 maratoni 7 dienās un 42 km, ja mēs tā pareiķinām, tad tie 107 jau arī tev tāds nieks vien būtu, vai tas pavisam savādāk? Šobrīd tas nav aktuāli, jā. Ja tam nebūs pievienot labdarības šķautni, es to nedarīšu. Es to arī darīju tikai tāpēc, ka bija iespēja palīdzēt kādam, kam tas ir nepieciešams. Un tāds bija arī mans galvenais mērķis. Un, principā, kopš es sāku skriet dot 5, ietveros visu laiku. Tas, kas man interesē, ir lēnām tur kaut kas sāk uzstēties uz priekšu. Man interesē tas, kāpēc mēs ļoti reti izmantojam šādus fiziskos izaicinājumus, lai palīdzētu tiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība labdarības izskatā. Respektīvi, visā pasaulē tas notiek ik uz soļa, pie mums tas nenotiek. Punkts. Tāds arī bija mans Rīgas Valmieras stāsts. Jā, es nejūtu nekādu prieku un neuzskatu, ka amatieru sportistiem ir jāskrien 107 km vienā laidā, bet ja tas var piesaistīt atkal uzmanību kaut kam citam, kāpēc ne? Bet tātad vēlreiz, ja tam nebūs kaut kāda jēgpilnā labdarības piekāpe, es to nedarīšu. Nekad. Tas leciens no 6 uz 7 nebija godīgs. Bet kā tu mīli teikt, kas dzīvē ir godīgs, un mēs jūtamies šobrīd dzīvi. Pat ļoti dzīvi. Es nebaidītos teikt. Šito es varētu arī es varētu sākt beigt degustāciju. Bet tradīcijas jāturpina. Tu esi bijis gan Eurosonicā, gan arī South by Southwestā. Nereiz vien, man liekas. Playlists taisījis, spēlējis, interesējies par mūziku, visu pārējo. Bet kas šobrīd Latvijas mūzikā, arī jaunajiem mūziķiem, kas ir gana liels pašapmāns?
Pašapmānu? Ka mēs kur tūliņ pat varam izdot dziesmu, mūs visi klausīsies, vai kā mēs varam, kā jaunie mūziķi, tavuprāt, var ietrāpīt. Jo svarīgs ir bieži vien aizkulises arī. Tā kā mēs esam laikmetā, kurā arī veca mūzika ir jauna mūzika, tad viss stulbākais, ko principā jebkurš mūziķis var darīt, ir iedomāties, ka viņš tagad izdos dziesmu un tā kādam būs nepieciešams. Jo Keita Buša, man liekas, nebija gaidījis, ka pateicoties Stranger Things atkal viņas dziesmu uzliks. Nu, un tad pie šī nosacījuma šobrīd nodarboties ar mūziku, ja vien tavs vienīgais mērķis nav Sucker Punch tev ir iedevis beidzot to dzīvo efektu, ja? Respektējot to, ka es visu daru dubultā. Jā. Radīt jaunu mūziku kaut kādu citu iemeslu dēļ, kā tikai un vienīgi tāpēc, ka tu to gribi izdarīt un tu to dari sev, ir bezjēdzīgi. Punkts. Nevienam mums pilns Spotify ar mūziku. Nevienam tā tava jaunā dziesma nav vajadzīga. Vai nu tu nonāksi pats pie tā secinājuma, vai arī liktenis skaudri tev to parādīs, ka tā tas ir. Bet lielos vilcienos tāds ir. Nu, un jebkāda jaunradi, kas joprojām uzrunā grēviņus visā pasaulē, rodas tikai un vienīgi tāpēc, ka cilvēks grib taisīt mūziku, nevis kaut kādu citu iemeslu dēļ. Nu, neizbēgam, jo tas lēnām arī viss nostājas savās vietās Latvijā. Vienīgi mums jau ir neizdzēšama un skaista šlāgera tradīcija, un arī populārajā mūzikā mēs joprojām pie šīs tradīcijas pieturamies, un tādi viegli meldiņi, kuriem saprotams teksts un viegli padziedāt līdzi, mums jau ar tīri labi patīk, un tie arī labi iet uz ūrā. Tā kā var arī mēģināt, ja gribas estrādes pildīt, tad var mēģināt arī iet kaut kādā tādā virzienā, bet vēlreiz, ja tur nebūs kaut kādā sirds iekšā, tad tas tajā šī brīža troksnī vienkārši pazudīs. Jā, tas pirmais skorpions bija dzeļošs. Bet tagad uzēst vistiņi labi, jo tas vismaz kaut kādā veidā nomierina garšu. Viena arī neatņemama tavas dzīves sastāvdaļa no tevis veidotajiem raidījumiem. Man personīgi liekas, ko tu izbaudi uz vairāk nekā 100% ir grēviņu kabinets, kur no dažādām vietām tu esi spēlējis mūziku, spēlējis visdažādāko mūziku. Un kas ir tas, ko grēviņu kabinetā tu izbaudi visvairāk, un kā tu aizgāji līdz tam, ka mums vajag arī citiem reiz pa reizē tavā kabinetā paviesoties, lai kur tas būtu, vai tur no plīts, vai no kempera, vai kur tu arī bija iesprūdis, arī šur tur pasaulē? Lielākoties grēviņu kabinets ir nevis kaut kāda abstrakta vieta, bet tā ir mana dzīves vieta šī brīža, kur kopš šķiršanās es dzīvoju. Un nestāstīšu to stāstu, kā tas kļuva par kabinetu. Bet vispār tā ir mana māja, un tas ir manas mājas studija. Tas ir tik vienkārši. Tas ir grēviņu kabinets. Un grēviņu kabinetā stāv glīti plauktos salikts vairāk kā 1000 skaņu plates, un ja man būtu reizi nedēļā jāspēlē radio skaņu plates, tad tas būtu ļoti liels loģistikas izaicinājums tās plates vest uz radio un tad vest atpakaļ, un šajā gadījumā tā privilēģija ir tāda, ka es pats tā iedomājos, ka es varu paņemt momentā to, ko man vajag no plaukta un uzlikt uz atskaņotāju. Un tas ir notiek pietiekami vienkārši. Es to nevaru izdarīt, tāpēc, ka es neesmu uztaisījis normālu
Es neesmu normāli sakārtojis savu kolekciju. Tad, kad man kaut ko vajag, tad es rokos stundām, lai, lai saprastu, kur ir tieši tas, ko man vajadzēja. Jā. Bet tad kabinets tev atbildot primāri, tā ir vienīgā radioparāde, kas tiek radīta, ierakstīta, vai Mixcloudā pārraidīta dzīvajā no manas virtuves. Es oponēju, šim būtu jāatrodas šeit, pēc sitiena, tāpēc, ka viņš ļoti labi, iepriekšējās divas bija stiprākas. Bet šī tev bišķītiņa arī nomierina. Totāli. Mazlietiņ, pirms tā, kas mūs sagaidīs beigās. Bet kā tev ir ar jauno paudzi, piemēram, protams, bērni, it sevišķi platas mīl vispirms ar acīm. Tas ir viens, man ar meitu arī dodoties uz plašu veikaliem vai kur citur, un cilvēks uzreiz ierauga, man to vajag uzreiz. Kas ir bijusi tā lieta, ko ir noķēruši varbūt tavas atvases, un kas ir varbūt ne sevišķi plānot nonāk uz tavā vinilā kolekcijā? Eirovīzija. Nopietni? Jā. Ņemot vērā, ka tu gandrīz streipes jau apsteidzis. Mani dēli pagaidām ir nolēmuši būt lielākie. Viens no viņiem ir nolēmis būt lielākais Eirovīzijas eksperts Latvijā. Jā. Tad Bāliņam konkurence auga. Bāliņam un Pabērzim sūdi vagājām. Negaidīti, bet tāpat laikā droši vien likumsakarīgi. Tev laikam ir paveicies, ka tavā kolekcijā nav tikuši Demon Hunters, kas man mājās griežās uinē. Es neesmu tas cilvēks, kurš skaidri un gaiši norādīs dēliem ceļu, pa kur iet. Es tikai tā pieskatu lietas. Mēs bijām pagājuši piekdienu aizgājuši uz Backrooms filmu, kas viņiem kā lieliem Minecraft un YouTube shorts faniem bija obligāti skatāmviela. Un te mums izvērtās negaidīti pēc tam saruna par to, ka vecākais dēls teica, ka tas ir baigais mēsls un ka kā to vispār var šitādu filmu salīdzināt ar, piemēram, Project Hail Mary. Un tad mums bija pirmā tāda nopietnā kinosaruna, kurā es teicu, ka un jaunākais atkal teica, ka šī ir tik laba filma. Un tad rekur sastopas tā popkultūra un arthouse. Un tad es teicu, un es saprotu, Hollywood ir Hollywood. Jā, tā bija mūsu pirmā saruna par šo tēmu. Tur ir liels budžets, bet toties šitien ir baigā fiška, jā, un māksla iet pirms naudas. Cerams. Un tā tas vismaz izskatās. Nu jā, un tad ir tas, ka tu izvēlies arī kaut kādu citu produktu. Nu tā, es viņiem arī ik pa laikam par mūziku saku. Es saku, šī ir īsta mūzika, nevis jūsu Eirovīzijas mūzika. Es teicu, negribat uz Džeku Vaitu aizbraukt, tā ir īsta mūzika, jā, nevis Eirovīzija. Tad viņi teica, nē, tur pūslas dārzā parādījies. Nu, labi, skaidrs, jā. Tas ir normāls iemesls. Bet jā, ja šobrīd tā ir Eirovīzija, tad drīzāk izbaudām Eirovīziju uz pilnu klapu. Es šogad nekad nebija tik labi sagatavojies Eirovīzijā kā šogad. Mēs kopā kaut kādus 8 nacionālos finālus skatījāmies. Visu pārunājām, apskatījām dažādus scenārijus. Bulgārijas uzvara nevienam no mums nebija ienākusi prātā. Bija gan aizraujošs gads, un kamēr viņi nesadzirdēs citu mūziku, lai notiek, lai ir Eirovīzija. Vienīgi būs jāstra, ka tad, ja tās intereses mainīsies, ka man jau visticamāk tajā Eirovīzijā būs jāpaliek. Bet viņi varēs slāt kaut kur tālāk, jā. Kāpēc to sauc par evolūciju? Tāpēc, ka ir vienkāršāda bomba, un šī ir it kā skarbāka versija. Atkal atgriežoties pie tā, ko tu savulaik arī jau esi runājis, tu teici, tagad tu būsi radio darbam vairāk nekad nedarīgs kā DJs, un tu ļoti gribētu būt populārās mūzikas profesors. Tā tu teici, ja tev tagad būtu jāmēģina izdomāt un pateikt, kas būtu tava kursa pirmā lekcija, par ko tu stāstītu? Populārās mūzikas profesors Toms Grēviņš. Par Beatliem gan jau. Nezinu. Man ir vairāk kārt piedāvāts
jau doties pasniedzēju virzienā, bet laikam, kas man riktīgi nepatīk, tad tas man riktīgi nepatīk. Vai drīzāk labi nevis nepatīk uzstāties kaut kādas auditorijas priekšā. Skaidrs, ka man šādā vai tādā griezumā patīk, bet un tas man rada kaut kādu zināmu kaifu, bet bet man atbaida tas, ka tu, teiksim, sagatavo 10-90 minūšu stāstījumus, un tad tu viņus atkārto un atkārto un atkārto. Es tajā īsti neredzu nekādu kaifu. Un tad vēl joprojām varētu gadīties, ka drīz jau tas vairs nebūs iespējams, bet pagaidām vēl varētu gadīties, ka auditorijā ir kāds vēl vecāks cilvēks par mani. Un to es laikam tādās lekciju formātos ienīstu visvairāk. Ka tu runā nevis kā viedais, bet ka ir vēl cilvēki, kas dzīvē kaut ko vairāk pieredzējuši, un tad tu pilnīgi redz viņu acīs, ka viņi skatās tā. Ko, jaunietis te kaut ko runā. Tomiņš atnāca, ja? Jā, tāds nopietns spēriens, bet es domāju, ka ar Carolīnu Reaperu mums iet grūtāk. Un par šo, jā. Kā tev? Pirmkārt, es apsveicu ar to, ka tu domā līdz garstiem jautājumiem tiki galā. Ar mērcēm tu tiki galā dubultā biedavām. Ja mēs atskatāmies, kura no šīm bija tā, kas tev pārsteidz visvairāk? Pirmo es visvairāk izjūtu no tātad Funkin' Hota. Man laikam, jā, garšas ziņā pārsteidz visvairāk šis. Šito es labprāt bērniem aiznestu. Viņus pārsteigtu kādreiz ar tādu mazu degustāciju. Kādā Eirovīzijas pretpārtijā. Un ko, tagad, protams, turpinot pie tradīcijām, tava kamera, kas aktuāls Tomam Grēviņam gan vasaras pilnbriedā, gan arī tuvākajā laikā. Aktuāls ir Lada Dada festivāls. Lada Dada dārza svētki, visi laipni gaidīt 7. un 8. jūlijā uz foršu mūziku, foršiem cilvēkiem un uz pasākumu, kāds, manuprāt, mūsu kultūras piedāvājumā nav. Ļoti turu es īkšķis, ka šī nebūs vienīgā reize, kad šis pasākums notiks. Ja tā, tad mums būs visiem, kas tur satiksies, iespēja vienmēr stāstīt. Mēs bijām pašā pirmajā. Ja liktenis būs lēmis un tā būs vienīgā reize, tad būs mums par ko parunāt satiekoties. Tas tik bija labi, tas bija forši. Redz, rudens man ir gatavošanās kārtējiem dot 5. Otrs šī gada jaunums arī lieliski. Martā izdevās mans pirmais organizētais sporta pasākums, Pagāma superskrējiens. Ir pilnīgi skaidrs, ka nākamā gada martā tam būs otrā daļa un turpinājums. Tā kā kaut kad uz gadu otro pusi arī par to es nedaudz sākšu domāt. Reti pieminam, bet man ar ļoti lielisku sadarbību ir radusies ar pianistu Edgaru Rugīnski. Mēs taisam tādu dzejas un mūzikas simbiozi. Un iespējams, ka pie šī projekta nedaudz vairāk arī kaut kādā brīdī pastrādāsim. Bet kas forši, man apkārt ir forši cilvēki, forši projekti, un šobrīd es jūtos ļoti piepildīts. Es nejūtos, ka man būtu tagad jāskrien un vēl jāmeklē kaut kas. Es domāju, pagaidām pāris gadus pilnīgi mierīgi es varu pameditēt un pieslīpēt to, kas jau ir šīs idejas. Un, ja ienāks prātā kaut kas jauns, tad jau jūs agri vai vēlu par to dzirdēsiet. Paldies, Tom. Joprojām viņš tā labi dedzina. Paldies, Tom. Paldies tev, Raimond.